kāds tur ir vitamīns iekšā? A, B vai C? Jā. Jā? Jā. Madara ir atkal pie mums ciemos, un Elizabete šausmīgi grib citronu. Mīļā, tiešām tu esi gatava citronam? Citronu, es nogriezīšu šķēlī. Mēs esam satikušās pēc nedēļas. Mēs noteikti aprunāsimies arī to, kā ir gājis, kā ir veicies. Bet mēs liksim arī ties lēcas, jo lēcām ir jāpavārās kaut kādas, 20 minūtītes. Man ir bijuši kādreiz lēcas, es esmu mēģinājis, bet es īsti nesapratu, kā tieši viņas ir. Tu nesaprati lēcas beigās? Nē, es nesapratu. Jā. Man garšo lēcas, bet es neprotu viņas pagatavot. Tas ir forši, ka tev garšo, jo lēcas ir ļoti, ļoti vērtīgs produkts. Bet tu ēd vēl mālacīt. Tad kas mums jādara? Mums ir jāieliek katliņā ūdeņs. Labi. Un mēs vārīsim 200 gramus lēcas. Cik daudz ūdeni? Pusi katliņu ielējam, jo viņas piebriest tajā vārīšanas procesā. Un šeit mums ir paciņā 500 grami. Ja grib ļoti svērt ēdienu, ar to var nodarboties ar svēršanas aktivitāti. Bet mēs varam izvārīt vairāk, lai pietiek ilgāk. Jā. Tātad, kamēr jau Elizabete jau gatavo, Elizabete šodien ir galvenais pavārs, mēs šodien gatavosim lēcu biešu plācenīšus, kuri ir manā aplikācijā Coach M. Pavisam vienkārši, pavisam ātri, garšīgi, un redzēs, ko tu īstenībā teiksi, kā tev garšos. Lēcu biešu plācenīši. Ko tu par to domā? Es droši vien... Taisīt? Šī nebūtu tā pirmā izvēle, ko es ņemtu. Bet man ļoti interesē, kā viņi garšo. Es dodu iespēju šim ēdienam. Yes! Ļoti labi. Paskatīsimies, kas ir tavā garšvielu. Jā, tu vari iebērt bļodiņā. Tavas garšvielu, kas stāv tavā zāļu, bet garšvielu skapītī. Tātad šis ir tas, ko mēs... Tas nav mans, es viņu nekur nelietoju. Tas ir draudzenei, vīram, bērniem. Ko vēl ir? Melnīt pīspārī. Oi, Madara, tu man stresu rādi. Tie lūdzu, paldies, visu gaisu. Viņi vispār stāv ļoti sen jau. Šitādi visādi. Šo tu vari droši celt ārā un tu smūtīs taisi. Es nezinu tieši, kur viņu likt. Smūtijā. Kumīnums, Īstenībā mēs varam kumīnu, pielikt. Jā. Šos to es arī tev atstāšu šeit, lai tu jau pati viņu redzi. Un mums vajadzēs arī sodu kā reize ļoti labi. Lūdzu, viss tev ir tik skaists. Kristīnai viss ir tik organizēts, skaisti sakrātmēts pa trauciņiem, pa kastītēm. Jā. Pasties tā, tur otru pusi. To mēs nerādīsim. Tas ir Monikas skapis, kura tu tā ar kāju iesteķē. Jo galvenais mēs paskatāmies. Mēs var visādi eksperimentēt ar garšvielām un piedot, es atkal skatos šitien augšā. Un iedot tam ēdienam. Jā. Zini kā, timjānu neliksim, viņš iedos super to... Tev patīk tā smaržo? Ļoti specifisku to garšu. Es taisu jau vaļā. Patīk? Patīk? Jā, kumīnu. Nē, vispār jā. Labi, tad mēs liksim klāt kumīnu. Es nezinu, kā viņš garšos. Šeit var likt arī kardamonu, bet kardamons, mīļie draugi, ir super dārga garšviela, kura nebūs gluži tā kāda garšviela. Viņas paņemšu 7 eiro, draugi, ja? Wow. 7 eiro maksā. Tāpēc mēs liksim kumīnu. Garšvielu atbalstītāji mēs esam atvērti. Jā, lūdzu. Un rekur, pie reizes mēs arī paņemam Kristīnai 2 štādi te forši ir kēla un upeņu pulveri, kurus mēs neliksim klāt šeit, bet pieliksim, es domāju, tev smūtiem varētu ieviest. Labi. Tā, Kristīna, rīvējam bieti un izstāsti, kas tur notiek. Un kamēr īstenībā mēs rīvēsim bieti, šitās būs gatavs. Mums vajadzēs vienu lielu svārītu bieti. Labi. Un 2 daiviņas ķiploku. Kristīne, kā tu vispār jūties kopumā? Kā tu jūties? Paldies par šo jautājumu. Tūlītās pagriezīšos. Es vakar iebraucu McDonaldā. Es nebiju to gaidījusi. Es tā kā domāju, es iebraukšu tikai pēc kafijas. Bet saprāt, kurš te brauc tur tikai pēc kafijas? Tāpēc, ka es braucu no Rīgas. Principā, ja tu man jautā, kā Man liekas, tu teici, končas apēda vakarā. Bet es neapēdu nevienas konfektes. Jā, īstenībā ļoti labi. Saproti?
Un tā kā man tāds, tas tā ir tik debila situācija, tev bērns guļ mašīnā. Un es domāju, man ir tas ceļš tālais uz ogru, man gribas kaut ko pa ceļam bišķiņu. Jā. Īstenībā, man varēja būt mašīnā kaut kas, kastīte vai kas. Un es domāju, es iebraukšu paskatīšos, kā es jūtos ar to. Nē, man bija tāds... Šitas īstenībā būs eksperiments. Man bija tā, ka es neēdīšu saldumus, bet, ka man ir jāpēd pusdienas. Nebija ēdis pusdienas, es braucu mājās, zināju, ka Elzbieta vēl nav gulējusi, ka es nedabūšu ēst, mājās nav ko īsti arī ēst, un kamēr es dabūšu... Es domāju, labāk es apēdīšu to cheeseburgeru nekā... Tas ir vispār kolosāli, jo tu atradi to, es nesaucu lietas par problēmām, bet tu atradi to sarežģījumu. Tātad tu esi ceļā, tev gribas ēst, veselīgas versijas nav, pēc teorijas it kā ir tā, ka ja nav, vai tu vari pagaidīt līdz veselīgai versijai. Tas ir tā pirmā lieta, ko darīt, ka tu saproti, ļoti gribas ēst, vai es esmu gatava pagaidīt līdz veselīgai versijai. Piemēram, ka nē, tas nebija vispār tā kā nekāds no zero judgment. Un ja tu nevari pagaidīt līdz veselīgai versijai, tad saprati, kas ir labākais variants, kuru es no tiem sliktajiem variantiem varu izvēlēties. Mēs atradām problēmu, kur ir skaidrs, ka ir maltītes, kas ir pat arī vieglas uzkodas, vai arī sviestmaize, kas ir jāpaņem līdzi, jo praktiski tas pats burgers tā ir vienkārši tāda... Es ļoti bieži sagatavoju līdzi. Un es šeit konkrēti ļāvu sevi apmānīt. Tā kā es iebraukšu tikai pēc kafijas. Un man gribēs arī sevi iepriecināt. Ēdiens tomēr man arī iepriecina. Es domāju, labi, es paņemšu. Es domāju, kas tad ir slikts tajā cheeseburgerā? Tad iekšējā forša saruna. Reāli, vienkārši tevi tā apčakarē. Jā, nu redz, tāpēc ir tā forši to, ko mēs arī pagājušreiz runājam, ka ne katra doma ir taisnība. Ka tur tad tiešām tu tā padomā, nu jā, kas tajā cheeseburgerā iekšā ir. Tā maize ir apšaubāms droši vien kvalitātes, iekšā ir mērce. Jo praktiski jau, ja tā būtu labs burgeris, vai ne, kurā ir maize, gaļa, salāts, tomāts, bez tur tādām Uber mērcēm, viņam vismaz nekas traks nav. Nu, jautājums, cik viņš ir liels, ja cik tā liela porcija. Bet tu vari redzēt, cik negodīgi tā dzīve. Ka tu vari brauc ar mazu bērnu, kur tev iebraukt tajā autodrive? Jā, es tev pilnībā piekrītu, tā ir. Tiešām vienīgais, protams, atkāpes var būt, un mēs ar tevi arī runājām par to, ka mēs taisam atkāpi, tad šajā gadījumā, ja tu pat... 5. dienā. Tas pat īstenībā ir visbiežākais, tāpēc, ka tajā brīdī, kad tu saproti, tā, tagad būs kaut kādi ierobežojumi, un ļoti tāda pretestība nāk tam ierobežojumam. Es arī neesmu tas cilvēks, kas var... Es nekad dzīvē neesmu sevi ierobežojis uzturējis. Es mēģinājis, un es diezgan ātri salūstu, un man ļoti bietīte, jā, tu gribi pagaršot? Nu jā, jo tas arī, kas ir ritīgi mums jānomaina tavā domā, uztverē par ēdienu, ka veselīgs var būt arī garšīgs, tu jau to noteikti, ka zini, bet ka tas nav kā ierobežojums. Jā. Un ka tās atkāpes var būt, tikai jautājums, jā, cik viņas ir bieži un kāpēc mēs pie viņiem nonākam. Jā, pagaršot. Bet te iekšā. Tas burgerīts bija, jo tu vienkārši gribēji ēst. Un viņš ir pilnvērtīgs, tu iedomājies, ka tur ir ogļi. Es teiktu, ka tur ir arī zināma deva pieredums kaut kāds, ka es reizēm iebraucu tur, ka man garšo. Jo redz, tur ir tā lielā, piedod, ka garšo, vai tomēr tas prāts ir, viņš ir uztaisīts, lai radītu atkarību. Tāda augsta apstrādāti produkti, viņi rada atkarību. Un tas ir ļoti drastisks un ļoti skarbs salīdzinājums, bet, alkoholiķim arī garšo, vai ne, tas ēdiens, un tas alkohols un tā cigareti var liekas, ka man viņu vajag. Es domāju, ka tās ir tādas ļoti ērtas vecas kurpes. Jā. Un ir bail, tu tās jaunās kā būs. Īpaši, ja tu esi kāds nervos tajā brīdī, tāds neizgulējies, tāds grib sevi pažēlot caur ēdienu. Tas ir ļoti par mani. Tā kā es nezinu, vai es tajā brīdī, pat ja man blakus stāvētu tie bieži lēts plācinīši, es domāju, ka es tāpat iebrauktu, jo es atradu, tas ir tā kā atkarība. Un zinu, es pēc tam domāju, kā es jūtos, kad es tagad apēdu to. Ļoti labi, jā. Un es nejūtos labi. Bet fiziski, ja ne morāli, jo sevi vainot noteikti, ka nevajag, bet tīri fiziskais ķermenis. Vienkārši, jā, es fiziski jūtos slikti, jo tu pēc tāda ēdiena tu jūties kaut smagi un tā neforši. Jo viņš atņem enerģiju, un tāpēc pirms izdara tādu izvēli, var vienmēr padomāt, šis ir tās instanta bauda, kuru es dabūju,
Bet kas būs pēc tam? Mums vajag īstenībā vienu lielu bļodu, kurā mēs jau varētu šos, ja tu gribi citreiz īstenībā pilnībā taupīt laiku, mēs gribam aiztaupīt laiku vai mēs gribam ilgāk? Nu, jo mēs varam viņas arī nemalt. Mēs varam arī cept šādas viņas sajaukt kopā ar bietēm. Olu, ķiploku, petersīļiem, es domāju, tā arī darīsim. Ir jāatrod, kas būs cits veids, kā tu jūties labi, un tas tie apbalvojumi, nu, teorētiski es tā kā varbūt neesmu pilnīgi par to apbalvojumu, to, ka mums nav jāapbalvo par lietām sevi, jo, ja ir tas apbalvojuma, tas moments ienāk iekšā, tad tu vienmēr kaut ko dari, lai būtu apbalvojums. Tavs apbalvojums, ka tu esi vesels cilvēks, vai ne, un tā. Tomēr, ja gribās to kaut kādu, liekas sevi samīļot kaut kādā veidā, ir jāsaprot, kas ir tā cita lieta, jo emocionālās ēšanas aplis darbojās tā. Notiek kaut kāds kairinātājs, ja pieņemsim, viss rīts ir bardakā, tu man arī bet saproti, es tik labi to saprotu, bet tie divi mazie bērni, viņi visu laiku tev iznes smadzenes. Tu visu laiku esi tāds, ka... Jā, nu redz, tieši tā, tātad bērni iznes smadzenes, notiek kaut kas. Tad es apēdu kaut ko, lai sevi it kā nomierinātu, tad es jūtos par to vainīgs, tad es saņemos, es vairs tā nedarīšu, tad notiek atkal tās, tu salūsti tomēr vēlreiz, un tas aplis šajā te vienkārši iet uz apli. Tā kā viņu izjaukt to apli, tajā brīdī bērni iznes smadzenes, kas ir tas, kā es esmu uzpildījis to savu nolietotot frāzi par to krūzīti, jo, piemēram, šobrīd cik pilna ir tava, ka Kristīnas krūzīte vispār? Labs jautājums. Pusīt. Pa pusē pilna. Un, ka bērni panestās smadzenes ārā, tad droši vien viņi tur vispār kaut kas tur mēģina zilēt. Bet es no rīta, kad tu pirms tu brauc, es domāju, ka es jūtos noguris. Lai gan es pastījos par, tā kā 7 stundas gulētas, un kā liekas, okei, es jūtos noguris. Tas ir pilnīgi normāli. Es taisīju kafiju, tā kā kafija man iepriecina. Kas būtu tas tā viena lieta no rīta, ko tu vari izdarīt, ka tu saproti, šis bija manā krūzītē iekšā tik labi, lai arī man iznesīs smadzenes, ja kādā brīdī, kas notiks visdrīzāk. Bet es neiešu pakaļ ēdienam, bet es jūtos, ka es esmu sevi samīļojusi. Kaut vai tas var būt 10 minūtes grāmata, dienas grāmata. Miegs. Atstāj, klusumā. Jā, bet tas tik grūti realizējums tagad ir. Labi, tad, ja miegs ir tā viena lieta pagulēt mierā, kas būtu reālāks realizējums? Man patīk iedzert no rīta, kas izdzer to kafijas krūzi. Un tad es tā pamazām iekustos tai dienai. Vai tu varētu, teiksim, veikt pierakstus vai kaut ko izlasīt? Es gribētu, es esmu sākus veikt pierakstus, man ir kladīte. Es jau tā kā bišķiņ kaut ko ieskicēju, bet tas ir tik grūti atrast to brīdi, jo, Nu, tas būs mūsu uzdevums, tev saprast, kā tu vari, tas nav viegls uzdevums tā, kā tu vari samanedžēt to, ka tev no rīta ir kaut kāda lieta sev, kuru tu izdari, jo tajā brīdī, kad notiek šis kairinājums, bet vēl viena lieta, ko tu vari darīt, ir tātad 2 elementi, 3, pat pirmais, tu esi uzpildījis krūzīt, lai nav tik liels tas kritiens, pēc kura gribās sevi uzlikt to plāksteri caur ēdienu. 2, tajā brīdī, kad domāju, tagad būs tas ēdiens, tu apsēdies un ielpo un izelpo, pēc tūras to var izdarīt vienalga, vai tu brauc vai ko. Jā, elpot varētu arī palīdzēt. Jā, dziļā. Jā, šitā pareizi tās elpošanas, kāda tu gudra apzināta esi. Un trešā lieta tev ir līdzi ēdiens, jo tev ir jābūt pēdušai. Kā tu arī redzēji, mums ir jāaiziet vēlreiz arī cauri sīkāk tai uztura lapai, tev pietrūkst pat kalorijas veselīgās un pilnvērtīgās. Tu maz ēdu. Jā, un tāpēc pat arī gribās. Bet ja tu man jautā, cik es lieku savu atzīmi par šīm dienām, kopš mēs pēdējo reizi runājām, un tu man sāki aicināt fiksēt visu, ko es ēdu, tad es sev dotu tādu 7. Bet es arī. Ar visu to McDonald's. Jo uzdevums bija par vakara končām, ja? Un es nevienu dienu neesmu apēdis tās končas, un vakarā mans vīrs iet, un es redzu, ka viņš ēd to konfektu, un man tā sakārojās. Bet es domāju, es nečakarēšu tagad to pasākumu. Jo, ja es sākšu, tad es sākšu ar to.
Nāks opiņā? Uzvara, ka tās konfektes nenāk pakaļ tik ļoti, ja, ka tu spēj tomēr tādu nevis instanti ņemšu, bet lai tev neizveidotos to, ka tu tā kā turies, un tad vienā brīdī, nu, tad vienkārši 5 kilogrami. Tev ir jābūt alternatīvai. Veselīgo našķeltu. Jā, es gribu kaut... Un zini, es ļoti labi jau vairākas reizes ēdu to biespienu ar augļiem un medu vai zemesrieku sviestu, un tiešām ļoti garšīgi. Jā. Tur jau tā lieta, ka tajā brīdī, kad tu nomaini un sajūti to, ka tas veselīgais arī ir garšīgi, viņš vienkārši ir iegājis, ņemot vērā, ka tev ir bijusi pieredzē kaut kādas, ka tu esi vai diētu ieturējusi, vai kaut kāds izaicinājums, vai kas, ka tas ir iegājies, ka mums ir jāturās pilnīgi pa gabalu prom no viss neveselīgā, un tad tas veselīgais kļūst kā kaut kāds tāds besī ārā, ja? Nē, es zinu, ka es varu pagatavot arī garšīgus našķus, vienkārši atrast to brīdi, kad pagatavot. Viņš nāk jau. Nu, redz, tātad tas ir tas, kas būtu jāsaprot, jā, kurā brīdī tu vari pagatavot un paņemt līdzi. Bet tagad mēs aizkadrā pabeigsim plācenīšu, jo arī plācenīši būs lieta, ko paņemt līdzi pa ceļam mašīnā. Tūlīt pat ejot ārā būs ko paņemt līdzi. Es ceru, ka garšos, bet mēs pagatavosim, noteikti pēc tam arī parādīsim. Pasties, Elizabet, kā mums sanāca, kādi viņi smuki izskatās. Izstās garšīgi. Pagaršojam. Tātad, pirmo reizi pagatavojām lētu biešu plāciņus pēc Madaras ieteiktās receptes. Nu, tad ir laiks nogaršot, kā viņi garšo. Nē, bet tiešām garšīgi. Pagaršo. Ļoti labi. Man tieši kā reiz ir jāsteidzās, un es ņemšu viņas kastītē līdzi. Super. Iesaku šo recepti. Tātad par kustību runājot, skaidrs, ka tu rītā vēl pārbaudi visu kārtīgi arī no ārsta, ka viss ir kārtībā, var uzsākt kustību. Fizioterapeits ir apstiprinājis, mums vēl vajag ķeksīti no ginekologa, ja, ka lai nedarītu pāri arī orgāniem, ka viss var sākt darīt. Pastaigas tev jau notiek, cik tu bieži un daudz dienā staigā? Nu, zin kā, man nav katru dienu pastaigas. Bet vakar, nu, piemēram, mans tas pašai iekšējais uzstādījums ir fiziskas aktivitātes katru dienu. Tad vai treniņš tavs, vai tā ir garā pastaiga, vai, piemēram, vakar, es atkal tā kā tu pasaki, bet man liekas, ka tas ieskaitās. Es biju ar Elizabetu uz baseinu, viņai ir baseina nodarbības, bet es esmu iekšā baseinā, un es viņu tur mētāju, cilāju, mēs tur, nu, tā kā man ir diezgan intensīva tā nodarbība. Jā, un cik viņa ir ilga? 50 minūtes mēs esam ūdenī. Labi. Un tā, ka visu laiku tu kaut ko dari, un viņa visu laiku man ir rokās, un tad mēs tur peldamies, un es visu laiku ietupusies. Nu, tas nav, protams, treniņš, bet man liekas, ka tas ir treniņš. Labi, un pirmdienās tu vingro? Jā, es eju uz vingrošanu kopā ar bērniem, fizioterapeiti viņu vada, un tad tur ir arī dziļie muskuļi, elpošana, tādi, nu viņš ir diezgan grūts vispār, tas treniņš. Labi. Viņš ir pirmajās trešdienās, bet nevienmēr man sanāk arī trešdienās. Labi, jā, tad tajā sākotnējā posmā, nākošais, domāju, 2 nedēļas stabili tā arī var saglabāt, ka reizi nedēļā tu vingro nodarbībā, jā, un 2 reizes nedēļā vajadzētu, ka tu ieliec tā koncentrēt arī mājās. Jā, skatīsimies, tu droši saki, ja tu redzi, diena pagāja vai ko, tu atver vaļā video. Zini, man vispār ir tā, ka man tā mājās vingrošana ir, es tā kā visu laiku esmu gribējis, bet man nesanāk. Man ir tāds slinkums. Jā. Es nevaru saņemties. Nu redz, tad tāpēc tajā brīdī darīsim tā. Tad, kad tu domāši, tagad ir jāvingro baigais slinkums, tu uzraksti man. Jā, man teiksi. Es mēģināšu palīdzēt tev nomotivēt to, ka tu tomēr vingro. Un tad, kad tu esi izdarījis vingrošanu, arī tomēr, ka pašai ir izdevies to izdarīt, uzraksti man pavingroju. Ja? Jo bieži tas ir kā atskaitīšanās moments, kad tu pasaki izdarīju, ček. Tas arī ļoti, ļoti bieži strādā. Tu zini, man ir jāizdara, tas tāpat tas sociālais tu man uzraksti kādu dienu, vai tu pavingroji? Jā, nu reizi nedēļā mums tāpat ar tevi mēs stabili vai sazvanīsimies Zoomā, vai ja es esmu pie tevis, piemēram, vai Rīgā, tu esi, mēs aizējam kaut kur kopā arī pavingrot. Bet šīs ir 20 minūtes, ja, pirmās, kuras tagad līdz nedēļas beigām noteikti vienu reizi mums vajadzētu ielikt, ka tu arī izpildi.
Un tad arī pasaka man, kā tev veicās. Viena lieta, gan kuru es gribētu izdarīt, bet pirms mēs to darām, tad šobrīd uzliekam to uzdevumu uz nākošo nedēļu. Ja? Jo mēs sarunāsim. Es domāju, ka ceturtdienas arī var būt tās dienas, kad mēs... Un šo lūdzu dariet kopā ar mani. Ja? Pieņemiet arī sev kādu izaicinājumu un uzdevumu. Uz nedēļu, vai ne? Kas tad vienu nedēļu taču mēs varam? Jā, kas ir tā lieta kustībā, ikdienas ieradumos un tavā uzturā, ko tu vari izmainīt un pēc nedēļas pastīties, kā veicās. Tātad šobrīd vienu lietu pa nedēļu, to jau es kolosāli izdarīju, to es no šīm vakara končiņām, jā? To es turpinu. Jā, to mēs turpinām. Mums ir jāpiečiko, lai obaltumvielas tev būtu katrā ēdienreizē, tas ir numur 2. Jā. Ja tu redzi, ka tās 3 reizes ir grūti savienojums, es teiktu, ka tā kā mēs runājām, ka vienu reizi tas tev ir smūtijs, kurā tu ieliec iekšā dabīgas sastāvdaļas, ja? Ka tas var būt, teiksim, jogurta, karote, tas kēla pulvers, kas tev tur ir. Tu ieliec pat 2 īstenībā jogurtu karotes, pieliec kaut kādas ogas, banānu, viss ir gatavs, tev to skaista frizūra. Ja, no rīta tās var būt olas, un tad, ja tu kaut kur dodies, tad tu esi paņēmusi līdzi vai šos pašus plācenīšus, vai tas ir jebkas cits, tas var būt arī izdzeramais piena spēks, piemēram, piena spēks, rieksti un banāns mašīnā. Jā, tas ir kaut kas, ko es varu ieskrien nopirkt. Par pastaigām runājot, ja viņas nav kustība, tas ideālā gadījumā, ka tev būtu šie 5000 soļi dienā, katru dienu, un tad tie treniņi nāk on top. Bet tie soļi ir tā, ka viņi salasās, nevis es izēju vienā pastaigā 5000. Protams, izcili būtu, ka tu katru dienu esi ārā dienas gaismā un svaigā gaisā, jā, bet ideāli būtu arī miers virs zemes un cilvēkiem uz tāds karš nav. Bet, ja tu redzi, tāpatās visas dienas laikā viņi var savākties, jā. Izcili būtu, ka tu saki tās, cik reizes nedēļā tu tāds 2-3 izēji, jā? Nē, vairāk. Jā, atkarīgs no tās nedēļas, vai man tā Rīga, ja es izbraucu uz Rīgu, tad tas man izčakarē visu to pasākumu, jo tad vairs nav spēki iet. Jā. Nu redz, tad tās noteikti, jā, ja tas ir tādas 3 reizes, pat būtu, ka tu esi jārā svaigā gaisā un gaismā, tas daudz ko dotu. Nu tā tad reizi nedēļā treniņš un 2 reizes nedēļā atvērām aplikāciju, video, 15 līdz 20 minūšu šis treniņš, kurš mēs tomēr pagaidām uz nākamo nedēļu, pat 2, turam vēl uz dziļo muskultūru, ja, neliksim klāt nekādu tur, ja skatīsimies, jā, kā tavs ķermenis reaģē. Atkāpe kā konfekte vai tas pats cheeseburgers McDonaldā, tā var būt. Tieši, ja tu no viņām muksi prom, jā, tas ir labi, ka tu man to pasaki, tāpēc, ka tad, zini, tāpat kā man bija tās 3 dienas jāraksta, tā kā tu teici, raksti visu, ko tu ēd, kā ir. Un es jau sāku piedomāt. Un tā kā, ja tu man tagad pasaki, ka es varu, tad tas nenozīmē, ka es uzreiz braukšu. Jā. Tā ir laba sajūta, ka es varu. Pilnīgi, tieši tā, tas tā arī ir tāds. Un varbūt pat, ja man paslītā kāja 1 reizi nedēļā, varbūt tas pat ir okei. Jo zini kā, to pat neuztver tā nepaslīt kāja, tas nav tāda bija diena. Jā, gribējās konfekti tas nav katru dienu. Jā, tad mēs uzliekam 4 reizes nedēļā varbūt atkāpe. Jā, bet atkāpe ir 1 cheeseburgers, atkāpe ir 2 konfektes, tā lai tas nav vairāk, atkāpe ir, kas ir vēl tev tāda lieta? Tās ir kaut kāda tāda impulsīva bulciņa kaut vai lai ir, jā. Bet tās ir pa visām 7 dienām, jā, vai, teiksim, mērci ar cukuru, ko tu ļoti labi īstenībā apzinies, vai ne, kas ir tas, kas ir tāds pilnvērtīgais, kas ir mazāk pilnvērtīgs, un 4 tādas var droši būt, un pat vispār tur gēls pakaļ nedzied. 4 ir tik daudz. Tas ir 80-20% dzīves stils, 80% pilnvērtīgi ēd, un 20%, bet ļoti liela atslēga ir tā, ka tev tās pilnvērtīgās maltītes tām ir jābūt, ja? Lai nav tā, ka tas našķis aizstāja, pieņemsim, ja? Ka tu saproti, vai tas ir cheeseburgers un tev pēc tam negribas ēst, ok, tad tas arī skaitās. Tu paēdi, nākamā maltīte ir veselīga. Ideālā gadījumā liekas, ka gribas to končiņu. Apēdīšu viņu, apēdu to savus veselīgo maltīti, un tad es apēdu. Iedod sev mazu brītiņu. Domāju, ka tā ir tā mana problēma, ka es nepēdu to maltīti un tad sēdos tik daudz, tur 10 konfektes. Jo gribās, jo tu esi arī šobrīd barojoša mamma, kas baro bērniņu, tātad ekstra 400 kalorijas. Mēs skatījāmies, ka tev dienā vajadzētu vismaz 2200-2300 kalorijas, un tās es esmu ielikusi, ņemot tev pat varbūt vajadzētu vairāk, ja kaut kādā reizē es ieņēmu, ņemot vairāk, ka mēs gribam atbrīvoties no kaut kādas tās enerģijas. Tomēr, enerģijas uzkrātās, domājot par tavu procentu, tomēr ņemot vērā arī, ka tu esi mamma, kurai ir jābaro, un tā ir tāda ļoti šaura līnija, ja?
Bet tāpat tās 2300 kalorijas dienā ir jāpēd. Un cik tev bija? Kāds 1200? Tā diena, jā. Tas bija drausmīgi, tā diena bija vienkārši. Nu, tādas dienas sanāk, ka tiešām nesanāk pārēst. Un tad tu atbrauc mājās un apskati, ko es, jo tā diena... Un tad tu gatavs apēst daudz. Jā, jo tā diena var atsaukties arī uz nākošo dienu, ja tu neuztaisīsi to pilnvērtīgo maltīti. Proteīna salāts, kurš tu sūtīju, izcili, ja? Tie bija pēc tavas aplikācijas ļoti labi recepti. Man viņi ļoti garšo. Es gribēju jau 2 reizes viņus vēl gatavot, bet man nav pupiņu. Nu jā, un tad tu saproti, ka tu atbrauc mājās un tu paēdi to pilnvērtīgo maltīti, neskatoties uz to, ka liekas, nu kur tad es tur pa dienu visu kaut ko saēdos, labāk neēdīšu. Nē, labāk es paēdīšu, jo savādāk mani tas ķers vēl rīt, vēl parīt. Realistiski, kad tu šonedēļ redzi, mums ir 4. diena, tātad vēl 1 reizi šo 20 minūšu treniņu veikt tajā dienā. Padomā par to, paskaties savā plānotājā arī. Tas man rītā bija jādara. Varbūt brīvdienās, jo rīt man kaut kas bija jādara. Rīt arī tas ginekologs. Jā. Brīvdienās. Jā? Jā. Labi. Skat, izcilākais te būtu, ja tu uzliec kā brīvdienās, tad sestdienas rīts ir. Bet varbūt man sanāks ātrāk, un tad būs tāds yes. Un tad varbūt man sanāks 2. Jā. Varam mēģināt tā, varam arī iet pamazām, jo tad ir, pēc tam ir tāds besis pašam, ka es gribēju 2 nesanāc, un tad tāda atkal, tā. Jā, tā pavisam realistiski. Labi, tā tad 1 reize, visticamāk, es būtu izcilīgi, tas būtu sestdienas rīts, ka tu saproti, es esmu izdarījis visas, tad brīvdienas es esmu to visu laiku nesēžu pakalsī, bet, tu skaties arī pati. Tā, tad apguļamies, rokas aiz galvas, lūdzu. Atceļam kājas augšā. Jā, šitā. Un arī ķermeņa augšdaļa. Jā. Un es bišķiņ paspiedīšu tevi, jā? Ok, jā, šeit smuki. Jā, nu tev stipra korseta vispār. Jā. Es tomēr jau vingroju bišķienī. Jā, mans pirmais radio. Jā, labi. Es teiktu, ka tiešām, jā, viņi tev ļoti stingri, bet turēs ņemot vērā, ka tiešām 6-7 tagad nedēļas, jā? Katrīnai ir... Nē, viņai 2 mēneši. 8 sanāk. Jā? Es arī teiktu, ka viss tur ir smuki, mums tikai tagad, ko saka, vai ginekologs, viss ar orgāniem labi. Bet ja mums skatās kāda, kur arī gribētu vingrot, bet nav veikusi vēl pārbaudes, jo es esmu dzirdējis, ka mammas pat pēc gada nav veikušas pārbaudes. Nu, fizioterapeits ir pilnīgi pirms jebkādu fizisku aktivitāti sākt ginekologs loģiski. Fizioterapeits pēc tam šī 1 reize, kurā fizioterapeits pārbauda iegurņu veselību, kā iegurņus ir atkopies diastāzi, bez tā. Es kā fitness treneris, pat ja es zinu, ka tā ir mamma, kurai nesen bijis bērniņš, un nesen nozīmē pat citreiz tiešām 4-5 gadi, ir pat bijis, ka ir 14-gadīgs bērns un sievietē ir nesaturēšana, un viņa nav bijusi nekad pie fizioterapeita, jo ginekologs ir pateicis, tas tā ir. Vienkārši tagad būs nesaturēšana visu dzīvi. Nē, paldies. Tāpēc, mīļās meitenes, noteikti fizioterapeits ir numur 1 lieta, pie kura aiziet pirms uzsākt fiziskās aktivitātes. Nu, daram! Labi, paldies tev. Tu vari iedot to enerģiju, to motivāciju, un man tiešām liekas, ka man izdosies. Bet izdosies. Tev jau pirmā nedēļa ļoti labi bija. Jā, izdodas. Ļauj izdodas. Abi bērni ļauj. Čau!